Vēlreiz sveicu visus dzimšanas dienā, jo dzimšanas diena nav ēkai. Ēka ir jaunāka nekā draudze. Mēs kā draudze svinam jubileju, jo tieši tādēļ, ka ir vīri un sievas, jaunieši un seniori, jaunas ģimenes un bērni, tādēļ draudze var pastāvēt. Jo ir cilvēki, kas vēlas nākt kopā, lai augtu, sakņotos, lai stiprinātos ticībā, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva vārdu, lai dzīvotu Dieva spēkā un Viņa godam. Un mēs kā draudze tam esam aicināti. Jau no sākta gala, kā jau ievadā teicu, kad Jānis Dzirnieks ar savu sieviņu Doroteju sāka Bībeles studiju grupiņu vienkārši ar mērķi saprast Dieva vārdu, to regulāri pārdomāt un dzīvot saskaņā ar to. Un tad tajā brīdī, ja ir cilvēki, kas apņemās tā dzīvot, tad tam ir kaut kādi pozitīvi augļi, kaut kāda pozitīva ietekme ap cilvēkiem, kas ir visapkārt. Draugiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem. Un tas ir tas, ko mēs esam piedzīvojuši jau 158 gadus. Es nezinu, kurš ir vissenāk no klātesošiem draudzēm. Es pieņemu, ka Pēters varētu būt. Pēter, cik sen tu esi draudzē Matejā? Vairāk nekā 60 gadus, jā? Ir kāds, kas ilgāk Matejā? Jā? Viss. Bet tāpat nav puse. Pēter, tāpat nav puse no draudzes senuma, no tās draudzes pieredzes. Un mēs esam visi aicināti nest svētību tālāk. Un tas ir tas, kas notiek. Un mēs katrs meklējam kaut kādu svētību. Mēs meklējam Dieva prātu, Viņa gribu savai dzīvei. Un Bībele atkal un atkal tādus cilvēkus, kas meklē Dieva klātbūtni un Viņa svētību, salīdzina ar kokiem, kas ir stādīti upes krastā, kuri saņem visu vajadzīgo no tās ūdens, no upes, no augsnes. Un tā ir tā svētība, kas dod spēku augšanai. Mēs paši varam saņemties kaut cik tālu, bet atkal un atkal ar mūsu spēku nepietiek. Šeit pravietis Ecehiels tādā parādībā ierauga kaut ko interesantu. Viņš ierauga, kā šī upe izceļās burtiski no nekā. Jā, tur ir templis, tā ir Dieva klātbūtne, Dieva godība, kas ir templī. Bet mēs lasām, ka Viņš, proti Dievs, jeb kāda eņģeliska būtne, man aizved atpakaļ pie tempļa durvīm. Redz, no tempļa sliekšņa apakš tek ūdens. Tas ir tempļa austrumu pusē, jo tempļa priekšpuse ir pret austrumiem. Ūdens tek lejup gar tempļa dienvidu sienu, lejup no altāra. Viņš izveda mani ārā pa ziemeļvārtiem un pa ārpusi veda pie ārējiem vārtiem, kas austrumos, un redzi, ūdens rasoja no dienvidu puses. Tas sākums, svētības sākums ir pie altāra, pie Dieva troņa pēc būtības, kas bija tajā brīdī. Izraēla tauta redzēja un ticēja, un Dievs teica, es mājoju templī, lai es būtu jūsu vidū. Pēc būtības šī svētība izplūst no Dieva klātbūtnes, no paša Dieva. Un mums jāsaprot, mums ir urdziņa vai kāda upīte katrā mazā miestā. Bet dienvidos ir tuksnešaina vide, un jebkurš ūdens, tas simbolizē dzīvību, tas nes dzīvību, tas dod spēku augšanai. Tas nodrošina to, lai tur varētu dzīvot augi, dzīvnieki, cilvēki. Bet tas sākums ir necils. Tas sākums ir gaužām necils, tur burtiski liekas, ka raso siena. Liekas, tur mitri pirksti paliek, bet kā no tā var izcelties kaut kas liels un varens. Un es domāju, tad, kad sākās šī mājas grupiņa, kas ir šobrīd Mateja draudze, viņiem nebija ilūzija par, kaut gan es nezinu, kas bija viņu prātos un sirdīs. Bet tas bija nosacīts necils sākums.
kas vienā brīdī diezgan strauji sāk augt. Mēs lasām jau vēstures grāmatās par to, ka jau pirmajā vasarā uzreiz bija kristības un tika svinēts tas. Bet tas, ko mēs redzam šeit, ka tas redzējums parāda to, kas notiks tālāk. Jo upe plūst, upe ir arī parāda mums to laika līniju, kā tā plūst uz priekšu. Un lasot cauri tekstam, mēs ieraudzīsim, ka te runa ir ne tikai par šo mirkli, bet arī par to, kas nāks vēlāk. Un tas, ko Dievs dara, no Dieva rodas kārtība. Ja mēs redzam, ka cilvēks ikvienā vietā, kur viņš ieiet, bieži vien rada hausu. It kā mums ir dots uzdevums radīt kārtību jau no radīšanas stāsta, kad Dievs ielika cilvēku ēdenes dārzā, lai tas iekopītu to, rūpējās par to. Un tomēr tik bieži ikvienā vietā, kur cilvēki iet, tur mēs redzam, tur ir bardaks, tur ir kaut kādi atkritumi. Un to nedara visi, bet to dara kādi. Un tas rada pietiekami liels nepatikšanas mums visiem pārējiem. Bet mēs redzam, ka šeit tiek atjaunota dievišķā kārtība, kas ir bijusi jau no laika sākuma. Radīšanas stāstā mēs lasām, ka tur, kur bija šis brīnišķīgais dārzs, ēdenes dārzs, kur Dievs ielika pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu, tur rakstīts, ka no ēdenes izplūda upe, lai dzirdītu dārzu. Tur tās sadalījās 4 straumēs. Tad Dievs bija ielicis to kārtību jau ēdenes dārzā, ka ūdens izplūst un dzirda dārzu. Bet šeit no tempļa tas nāk. Un tauta vienmēr ilgojās. Izraēla tauta Bībelē mums rāda, ka tauta ilgojās pēc šīs svētības, un mēs neesam izņēmums. Mēs vai apzināmies Dieva klātbūtni, vai noliedzam Dieva klātbūtni, bet mēs ilgojamies pēc svētības, pēc kaut kāda labuma, pēc labklājības, pēc veselības, pēc drošības, pēc dzīvības. Mēs pēc tā ilgojamies. Un pravieša Zaharijas grāmatā rakstīts todien, tas ir kā pravietojums par nākotni, kas, es gribētu teikt, mūsdienās jau ir piepildījies. Todien Dāvida namam, Jeruzalemes iemītniekiem atvērsies avots, lai šķīstītos no grēkiem un aptraipījuma. Mums visiem pietrūks dievišķās godības. Mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi esam ar savām vainām, kļūdām, ar savām problēmām, ar savu pagātni, ar savām sāpēm, ar savām traumām. Bet mēs zinām, ka ir iespējama grēku piedošana, un tā ir pie Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kurš nomazgā mūsu vainas, nomazgā mūsu grēkus. Viņš ir tas, kurš atjauno mūsos dzīvību un spēku. Un tas interesantais ir, ko mēs redzam šeit Ecehiela grāmatā, ka šī upīte, viņa pieaug apjomā. Tur vairojās ūdens no nekā. Es nezinu, vai tu kādreiz esi atradis vietu, kur sākas kāda no lielajām upēm. Vai tā būtu Gauja, Ogres upe vai kāda no citām upēm. Es esmu vairāk kārt domājis, ka būtu baigi labi aizbraukt un atrast šīs vietas. Un es saprotu, ka tur vienmēr ir kaut kāds avotiņš, vai tas iztek no ezera reizēm, ne līdzīgi kā Gauja, piemēram. Bet visbiežāk tur ir kaut kāds avotiņš, kas sākās, un viņš plūst. Un vēlāk tam pietek klāt vēl kādi citi mazi avoti, vai viņi vienkārši no zemes nāk ārā, kā šī avoksnēna zeme ir. Un tad viņš var augt uz tā rēķina, ka tam pieplūst klāt kaut kas vēl. Kādas citas straumes, kādi citi ūdeņi. Bet šeit mēs lasām šādi. Vīrs ar mērauklu rokā gāja uz austrumu pusi. Viņš nomērīja 1000 olekšu. 1000 olekšu ir apmēram 500 metri. Tāpēc es turpmāk teikšu 500 metri. Nomērīja 500 metrus un lika man brist cauri. Ūdens man bija līdz potītēm. Viņš atkal nomērīja 500 metrus un lika man brist cauri. Ūdens man bija līdz ceļiem. Vēlreiz viņš nomērīja 500 metrus un lika man brist cauri, un ūdens man bija līdz gurniem. Atkal viņš nomērīja 500 metrus, un tā ir upe. Es tai nevarēju pārbrist, un ūdens vēl ceļas. Tā ir upe, kur jāpeld. Tā nevar pārbrist. Es esmu dzimis un audzis Ogrē. Ogres upe, man liekas, viena no skaistākajām upēm Latvijā. Un es atceros vienu vasaru, kā jau katru gadu augustā Rīgas Hess tika remontēts, un tāpēc tika nolaists ūdens, un tad tur var uz Meinarda salu Ikšķelē aiziet.
Bet es atceros vienu reizi, ka Ogres upē viņa bija tik sekla. Mums bildes no bērnības, kur mēs brienam pa to upīti. Un bija, nebija līdz cēlim, bija seklāk. Un tik interesanti sajūta, kur tu esi iepriekš gājis pāri lieliem tiltiem un zini, ka tur makšķernieki vienmēr makšķerē, un tagad tu ej un tur brien, un tur ir sekls. Un tā upe reizē ir diezgan plata. Tāda sirreāla sajūta. Bet šeit viņš saka, es redzu, kā šī upe paliek ar vien dziļāk, un tas notiek ļoti strauji. Ik pēc 500 metriem tā upe ir kļuvusi daudzkārt varenāka. Un tas parāda mums to, cik svētība plūst no Dieva, un tam nepieplūst klāt kaut kādas papildu mācības, papildu kaut kādi spēki vai varenība, bet Dievs pats tādu eksponenciālu varenību palielinās un dod svētību tālāk ikvienā vietā, kur tas iet. Un jau pēc 2 kilometriem tā ir milzīga upe, kur Ecehēls saka, es te nevaru pat pārbrist pāri. Un ja mēs gribam piedzīvot šo svētību kā draudze, un katrs individuāli, tad mums ir jāmeklē Dieva klātbūtne. Un tas bija iemesls, kāpēc mēs arī aicinājām mūs visus kā draudzi šo 21 dienu ilgo gavēni, kad meklēt Dievu prātu savai dzīvei, kad lūgt, kad būt uz ceļiem, kad saukt uz Dievu. Lai viņš, un es ticu, ka viņš uzrādīja gan grēkus, gan viņš arī parādīja kaut kur ceļu un nes svētību. Jēzus parāda, ka viņš ir šis dzīvais ūdens, kas dod svētību. Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā, kur viņš satiekās ar samarieti pie akas, ar šo sievieti, kura slēpās no visiem pārējiem, jo viņa bija grēcīga sieviete, kur noteikti bija sabiedrībā izstumta, izsmieta, visi bija no viņas novērsušies. Un Jēzus ar šo sievieti sarunājās, un viņš vienā brīdī viņai saka, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps, kurš dzer no vienkārša ūdens, atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērda mūžīgai dzīvībai. Jēzus pēc būtības pasaka, tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar viņu, ļaujam viņam valdīt mūsu dzīvē. Tas dzīvais ūdens caur viņa garu iemājo mūsos un vērda tālāk. Un ja tas vērda no mums ārā un dodas tālāk, tas nozīmē, ka svētība var plūst caur mums tālāk. Tas nenozīmē, ka tas paliek pie mums, jo tad mēs kļūstam par dīķi. Bet Jēzus saka, ka viņš ir dzīvais ūdens. Un viņš iedod to ūdeni, kas ir mūžīgi dzīvs, mūžīgi izvērt, mūžīgi nes svētību tālāk. Un tas, ko Ecehēls redz pie šīs upes, ir tas, ka šeit, un es nācu un redzu upes abos krastos milzumu daudz koku, dzīvība, augļu koki, pēna, kur atveldzēties. Atkal un atkal raksti mums rāda, ka cilvēki, kas staigā ar Dievu, ir kā šie koki, kuriem ir spēks, kuriem ir kaut kāds spēks izturēt viskarstākās vasaras, viskarstākos dzīves posmus, spēks izturēt grūtības, sāpes, ciešanas. Pravietis Jesaja 35. nodaļā saka, lai līksmo tuksnesis un izkaltusī zeme, lai kailatne priecājas un plaukt kā lilijas. Plauktin, lai plaukst un līksmot, lai līksmo ar dziesmu, tai dos Lebanonu godu, Karmelu un Šārons varenību. Tie ieraudzīs kunga godu, mūsu Dieva varenību. 1. psalms saka, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdevīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Mēs gribētu būt tie cilvēki, kuri pat, ja liekas, ka apkārt ir tuksnesis, ka mēs varam uzplaukt un izdzīvot un nest augļus un nest labas lapas. Vai mēs gribam būt tie cilvēki, par kuriem ir teikts psalmā, viss, ko tie dara, tiem labi izdodas? Es domāju, mēs gribam būt šie cilvēki. Un tā kopsakarība ir atrasties Dieva klātbūtnē. Atkal un atkal būt tur.
Un redz, šeit ir skaidrojums, ko Ecehēlam dod šī dievišķā būtne. Viņš saka, ka šis ūdens plūst uz austrumu pusi, trauc slēp caur klajumu un ietek jūrā. Kad tas ieplūst jūrā, tad ūdeņi ir dziedināti. Tad dzīvos visi, kas kust, kur vien šī upe tek. Arī zivju būs ļoti daudz, jo kur vien šis ūdens plūdīs, visi būs dziedināti. Visur, kur upe plūdīs, būs dzīvība. Ja mēs domājam Jeruzaleme uz austrumu pusi, tur atrodas Nāves jūra. Nāves jūra ir jūra, jeb ezers, kas ir viszemāk zem jūras līmeņa atrodošā ūdens tilpne pasaulē. Un no tās neizplūst ārā nekāds ūdens. Tur ieplūst burtiski tikai Jordānas upe. Viņai pārāk maz ūdens, kaut kāda pieplūduma, ļoti daudz ūdens iztvaiko, tādēļ tur krājās ļoti daudz sāls. Tāpēc to sauc par Nāves jūru. Tur ir 6 līdz 10 reizes sāļāks ūdens nekā vidēji okeānos vai jūrās. Tur praktiski nav nekādas dzīvības, tur nedzīvo ne zivis, gandrīz nekādi augi. Tur ir kaut kādi mikrobi un mikroorganismi, bet praktiski tā ir mirusi jūra. Un tie no jums, kur ir bijuši Izrēlā un bijuši tajā vietā, zinat, ka tā ir savā ziņā sirreāla sajūta. Ka tas ūdens un apkārt ir tik daudz balts ar sāli. Un šeit ar šo mirušo vietu sastopās dzīvā ūdens strauma. Dzīvais ūdens, kas plūst no Dieva. Viņš ieplūst mirušā vietā un tur atgriežas dzīvība. Viņš saka, ka šie ūdeņi ir dziedināti. Nevis būs dziedināti, bet tajā brīdī, kad viņi sastopās. Viņš saka, kad tas ieplūst jūrā, tad ūdeņi ir dziedināti. Dzīvos visi, kas kust, kur vien šī upe tek. Ik viena vieta, kur evaņģēlija vēsts plūst, ienes dzīvību. Un tad, kad Mateja baznīca tika būvēta un uzbūvēta 902. gadā, un kad Rīgas sākuma latviešu baptistu draugs mainīja savu nosaukumu un pieņēma Matejas draugs, jeb Mateja draugs nosaukumu, tad šis mērķis bija, ja vēstījums bija, mēs gribam, ka šī var būt vieta, kur daudz pazuduši cilvēki, tādi Mateji, kā Jēzus māceklis Matejs, kurš bija sabiedrībā izstumts, no kura vairījās, ko cilvēki labāk redzēja, ejam, nevis nākam, ka šī varētu būt vieta, kur cilvēki tiek mainīti, līdzīgi kā Matejs tika mainīts. Mēs varam simboliski teikt, šeit ir baznīca, tālāk ir kape vai cietums. Un ir vairāk kārt mēs esam dzirdējuši šīs liecības, ka bija 3 vietas, kur varēja attapties - cietumā, kapos vai baznīcā. Un ir tik labi dzirdēt tos stāstus, ka cilvēku dzīves joprojām mainās. Un es priecājos par to, ka šobrīd man jau 12 cilvēki ir pieteikušies uz kristībām, un es ticu, ka vēl kādi pievienosies. Lai mēs varam nākamēnes svinēt kristības. Ka joprojām Dievs izmaina cilvēkus, joprojām Jēzus glābi, joprojām Viņš lieto mūs, lai nestu vēsti. Un tik bieži arī, pat ja mēs esam bijuši slinki un neesam izdarījuši savu daļu, Viņš atver šos cilvēkus pie sevis. Mēs lasām, tālāk ir rakstīts zvejnieki pie tās stāvēs no Engedi līdz Eglaimai. Tur būs, kur likt tīklus mest. Tur zivju būs tik daudz, kā Lielajā jūrā. Lielā jūra ir vidusjūra. Viņš saka, tik daudz kā vidusjūrā, tikpat būs Nāves jūrā, vietā, kur iepriekš ir bijusi pilnīgi mirusi, izkaltus. Tur būs dzīvība. Un redzi, Jēzus pat debesu valstību salīdzina ar šo zvejošanu. Jēzus saka, Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā, rakstīts, vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Un saviem mācekļiem viņš teica, lai viņi atstāja savu zvejnieku darbu. Viņš saka, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Redzi, evaņģēlija vēsts joprojām plūst. Gan Matejā, gan daudzās baznīcās, draudzēs, kopienās, ikvienā vietā, kur skan evaņģēlija vēsts, joprojām
no Dieva tempļa plūst šī dzīvā ūdens strauma, kas izmaina cilvēkus. Un es gribētu, ka mēs kā Mateja draudze vienmēr stāvam un krītam par šo grāmatu, par Dieva vārdu, kurš mums ir dots, ko mēs varam lasīt un sludināt, un ka mēs varam vienmēr uzticēties Jēzus Kristus nopelnam, ka pēc tā mēs esam atpazīstami, ka mēs turamies pie tā. Un mēs apzināmies, ka mēs esam aicināti sekot Jēzum. Viņš saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tas, kā kāds mācītājs teica, ka tu gribi iet makšķerēt, tad tu ej viens pats un paņem savu makšķeri. Kad tu ej zvejot, tad tu ņem tīklu un ej kopā ar komandu. Un draudze ir šī komanda, kā šī glābšanas laiva, kam mērķis ir izglābt pēc iespējas vairāk pazudušos. Un viņš saka, Ecehēls, bet dīķi un dumbrāji netiks dziedināti, lai būtu, kur ņemt sāli. Nevienmēr ne visi pieņems vēsti. Nevienmēr kādi pieņems vēsti un evaņģēliju. Un viņi varbūt arī paliks garīgi miruši. Mūsu atbildība ir nest vēsti, cik vien tālu tas ir iespējams. Mūsu atbildība ir nest vēsti par Jēzu ikvienā vietā. Un tad es ticu, ka mums kā draudzē vēl priekšā ir tik daudz gada, līdz Jēzus nāks otro reizi. Un mūsu individuāla atbildība ir dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu. Dzīvot saskaņā ar to, ko mēs saprotam. Un redz, tas noslēgums, ko Ecehēls saka, viņš saka, upes abos krastos augs dažādi augļu koki, lapas tiem nevītīs, tiem netrūks augļi, ik mēnesi tie dos jaunu ražu, jo tie veldzēs no svētvietas. To augļi būs ēšanai un lapas dziedināšanai. Un atkal es gribu teikt, šis ir redzējums par nākotni. Tas ir redzējums par nākotni. Un es ticu, ka pat ja mums ir bijis mazs un necels sākums kā draudzei, un tas ir laika gaitā audzis, un tā ietekme ir augusi, un svētība ir augusi, un mēs esam baudījuši to un varam dot to tālāk, tas īstais piepildījums būs debesīs, mūžībā. Atklāsmes grāmata noslēdzas ar ļoti līdzīgiem vārdiem. Atklāsmes grāmatā rakstīts, un eņģelis man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un jēra troņi pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus katru mēnesi savu augli. Un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva un jēra tronis, un viņa kalpi viņam kalpos. Viņi skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Vai Kristus vārds ir ierakstīts uz tavas pieres un tavā sirdī? Vai tu ilgojies pēc šīs svētības un pēc šī viņa klātbūtnes? Pēc tā, ka tev ir kur veldzēties, ka tev ir kur dziedināties un baudīt viņa augļus. Ja es saku, bez manis jūs nenieka nespējat. Mēs varam taisīt dažādas programmas, iniciatīvas un vēl visu kādas aktivitātes. Bez Jēzus mēs neko nespējam. Mums ir vajadzīgs viņš, viņa klātbūtne, viņa spēks, viņa vadība. Un es ticu, ka tādā gadījumā mēs kā draudz varēsim būt svētību upē, un mēs varēsim būt kā šie koki, kas stādīti līdzās. Ka mēs varēsim būt kā taisnības ozoli, par ko runā Jesaja. Ka mēs varēsim būt kā vīna koka zari, kur mēs turamies pie Jēzus un nesam šos daudzos svētīgos augļus. Ka mēs varēsim būt kā tie lauki, kuri nes ražu 30-kārtīgu, 60-kārtīgu un 100-kārtīgu. Un es ticu, ka ja mēs uzticīgi sekosim viņam, meklēsim spēku, viņa klātbūtni, viņa gribu, tad Dievs mūs turpinās lietot kā savu mīļu instrumentu. Un varēsim mēs turēties pie viņa svētību upes, kas nes dziedināšanu, vadību, gudrību, mieru, prieku un pār visam žēlastību un glābšanu. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Kungs, varenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka pie Tevis ir svētība, pie Tevis ir dziedināšana.
Pie tevis ir glābšana, pie tevis ir dzīvība. Un paldies Tev par to, ka Tu esi vilcis mūs katru pie sevis, lai mēs tajā atjaunotos, atgūtu spēku, veldzētos. Kungs, un ja jūtamies kā tuksnesī, tad es lūdzu, ka Tu sūti savu dzīvā ūdens straumes, kas veldzē mūs, kas paceļ mūs, kas atjauno, kas plūst cauri mūsu dzīvē un nes svētību tālāk. Kungs, Dievs, es lūdzu, ka mēs ik viens, kas baudījuši no Tava dzīvā ūdens, ka mūsos ir šis svētā gara avots, kas izverd un nes svētību tālāk. Ka apkārtēji var piedzīvot to svētību, ko Tu vēlēsi viņiem dot caur mums. Paldies par draudzi, paldies Tev par uzticamiem brāļiem un māsām, kas bijuši pirms mums. Paldies Tev par paudzēm, kas mums ir līdzās, un par tām, kas mums nāks pēc mums. Kungs, es lūdzu, ka Tu vienmēr sūti mūs savā pļaujā, sūti mūs šajā zvejā, lai mēs esam cilvēku zvejnieki, kas vedam pazudušos pie Tevis, pie glābšanas. Kungs, Dievs, svētī savu draudzi. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.